paprasīju līdzīgi šo jautājumu par Artajā banku, kas iepriekš bija Šauļu banka. Un tur šajā multiplikātoru salīdzinājuma sadaļā, es tā kā redzu, ir iekļauts arī citas bankas, kas Baltijā strādā. SEB banka, viss kārtībā. Svetbanka, viss kārtībā. LHV grupa, viss kārtībā. Un tad es pēc tam ieraugu Luminoru. Es ieraugu Citadeli. Un pretī ir PI rādītāji aprēķināti. Un PI rādītājs mēs varam aprēķināt tad, ja mums ir pieejama cena, vai ne? Bet ja ir privāti uzņēmumi biržā nekotēti, tad cenu tas ir, mēs nevaram paņemt no biržas cenu, tad tādā standarta izpratnē mēs to PI nevaram aprēķināt. Es viņam jautāju, kā tu šos aprēķināji, es, man liekas, par Luminoru jautāju. Jā, taisnība, Luminor tādā standarta izpratnē nav nekur kotēts biržā, tāpēc pieņēmu nozares vidējos rādītājus. Jā, atkal ir tāds tad sanāk diviem rezultāti, 5 uzņēmumi ir paņemti salīdzināšanai, bet diviem no tiem viņš pats ir izdomājis rādītājus. Ja? Varbūt viņi nav pilnīgi nepareizi, viņi ir paņemti kaut kādi, bet tie nav aktuāli, tie ir izdomāti. Jāatmet atpakaļ un pārbaudi vēlreiz.